tas pats Ancis Pūpols, kas mums ir satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājas vietnieks, viņš gāja uz vēlēšanām ar tādu pašu ideju kā mēs, izveidot tuneli, lai dotu vairāk telpas pilsētai un lai šī 11. novembra Krasmala būtu vairāk tātad apdzīvota un tur notiktu kaut kādi pasākumi un tur būtu cilvēkiem brīva telpa, bet nemainot transportu attiecīgi šo te plūsmu, noslogojumu, visus varētu šos te automašīnas palaist apakšā zem Krasmalas un tā būtu brīnišķīga situācija tātad pilsētu vides attīstībai. Mums arī bija precīzi tāda pat ideja, jo mēs bijām konsultējušies ar arhitektiem, taču Pūpols tā vietā, lai, kā šobrīd jau amatpersona varētu virzīt šo ideju, viņš nobalsoja par to, lai šī Krasmala tiktu sašaurināta vienkārši pa vienu joslu mazāk. Jā, teiksim, kā cilvēks no Nacionālās apvienības tad solīja, tika iekšā koalīcijā kopā ar visiem progresīvajiem, kreisajiem. It kā viņš tipa labējais skaitās Nacionāla apvienība, progresīvie tipa kreisē, ja? Tagad viņš saņem 2500 eiro algu mēnesī apmēram, un strādāt vairs negribās, solījums reti, kurš atcerās, arī viņš pats jau varbūt nemaz neatcerās, ko viņš tur bija sarakstījis. Tad arī turpmāk ņemiet vērā, ka tie viņa solījumi, viņiem ir nulle vērtība, jo viņi pēc tam balso savādāk nekā sola.